Labdien, es esmu karavīrs Elens Petersons un es vadu dienestā gaisa spēkos. Tikko pabeidzām noslēguma maršu 10 km. Esmu piekusis un tūlīt pa dušām un turpinam dienu. Es pieteicos dienestam, tāpēc, ka man klases biedrs vidusskolā bija pieteicies un viņš teica, ka mēs varam iet kopā, lai mūs neiesauc, jo brīvprātīgi ir lielāks atalgojums un vēl iespēja studēt augstskolē pa velti. Tāpēc es sekoju viņu vārdiem un tad mēs dienam kopā gaisa spēkos. Šos 11 mēnešos grūtākais viennozīmīgi, es pat teiktu, jebkurš to atbildētu, ir meži, jo tā ir vide, kurā tu baigi neatrodies un tev vēl visādi jāveic uz tādu uzdevumu marši. Pirmais mežs bija noteikti, jo tu esi pilnīgā neziņā, tavas soma nav sakārtota pareizi, viss stāv, kur tu nezini un ir grūti. Un tad ar otro mežu tu jau ej ar pieredzīti iekšā un tas ir nedaudz vienkāršāk, kaut arī viņš ir divreiz garāks. Foršākais šo 11 mēnešu laikā, es teiktu, ir pamatapmācība, bet ja jūs man šo jautājat pamatapmācības laikā, es teiktu, ka tas ir briesmīgi, bet tad, kad tu atskaties kad tu esi vienībā, tad skatoties uz pamatapmācību, liekas, cik tas bija interesanti visu to zināt, mācīties un ar katru dienu ar saviem biedriem augt un augt. Es pēc dienesta palieku profesionālajā dienestā un mēģināšu apvienot ar augstskolas studijām, kuras man atmaksā valsts dienests. Palikšu tepat pretgaisa aizsardzībā un cerams, te vēl nodienēšu pāris gadus. Mans ieteikums, kuri vēl vēlas pieteikties un nav izlēmuši, ir noteikti piesakies. Šis gads paiet vējas pārniem, ir ļoti interesanti, intensīvi, tu daudz ko iemācies. Ja tu pat nepaliec pēc tam armijā, daudz zināšanas, ko tu šeit apgūsti, ir noderīgas civilajā, tu vari iet uz kursiem, par kuriem tu nekad dzīvē nevarētu iedomāties. Tev ir iespēja darboties ar ieroci, ar ko tev arī civilajā nebūtu iespējas. Tev ir ekipējums. Armija tev dod iespējas, ko tev civilā dzīve nepiedāvās. Piesakies uz valsts aizsardzības dienestā, ir pieredze, kas tev noderēs visu dzīvi.